Ir trešās dienas rīts. Laiks neizskatās daudz labāks. Nemaz. Pa nakti šķiet, ka bija arī negaiss. Bet neko, jāsāk ar brokastīm. Un tad domāsim, kur braukt. Iespējams uz Valetu, iespējams uz kādu citu vietu. Kāds 3. Esam jau atbraukuši uz salas otru pusi, aptuveni stundas brauciens. Pa ceļam 2 bišķīt nepareizi pagriezienu dēļ Google navigācijas, bet veiksmīgi tikām ārā. Un tagad esam netālu no Marksakas ostas pilsētiņas, un te ir alas. Nosaukumu jau 3. reizi aizmirsu. Iešu nopētīt situāciju, vai tur var droši ar bērnu tikt iekšā un pastaigāties. Esam iekšā Gardalam alās. Un te ir arī muzejs ar dažādiem izrakumiem. Te ir alus izcelsme. Milzīga sastāvdaļas. Šis esot brūnais lācis. Ne tāds, kādu mēs viņu pazīstam. Jauns zilonis, jauna ziloņa skelets. Pieaudzis begimots. Tas ir galvas kauss, un tā ir jauna begimota skelets. Un te ir kaut kādi briežveidīgi lapsa, vilks un red deer. Arī kokaudzētavu viņiem tepatās kaut kādi mazulīši izstādīti. Te ir arī ala. Soļojam iekšā alā. Tāda paliela. Tas bija viss no alām. Tagad uz Marsakas Kloks ostas pilsētiņa tepat netālu. Tur laikam skaistas laivas visādas, cik no Googles varēja noprast. Esam Marksakas Kloks pilsētiņā. Paveicās ar stāvvietu uzreiz. Te ir promenādes vai ostmalas, tur, kur visi pulcējās. Diezgan pilns ar turistiem. Dosimies tālāk skatīties, ko piedāvā.
Palielam visa pilsētiņa. Laivas, iestātnes, tirgus un ēsturītes gar krastu un visu. Gaidām pusdienas. Esam sagaidījuši mūsu ilgi gaidītās vidusjūras pusdienas. Nu, tagad ir jāuzēd. Bērns jau grib čučēt, tā kā baigi lēni nesanāks. Ir pārsts kārtīgi. Tagad caur tirdziņu atpakaļ uz mašīnu. Varbūt arī kāds magnētiņš jānopērk. Beidzot. Tāds te tirdziņš neliels. Mazais uzdevums izpildīts. Ir magnētiņš. Kā parasti vislabākais. Tas, kurā ir viss atspoguļots. Tagad tur galā vēl bija kaut kāds vietējais našķis. Jāapstās, varbūt jānopērk. Šeit magnētiņiem diezgan normāla cena. 2. Šitādi nacionālie rieksti karamelē. Dziriņas. Un. Tradicionālie kanoli. Nopirkām 2 kanoli un 1 groziņu. Kopā 25 eiro. Šitos nepirksim, paciet un lipīgi. Jāiet uz mašīnu. Pilsētiņu būsim izbaudījuši. Magnētiņi te daudz un dažādi izvēli. Te ir Blue Grotto Cave skatu punkts. Visi diezgan stūķējās. Jānokāp laikam lejā, lai varētu redzēt kaut ko. Abruzzo chiedo Giovanni Granati là. Ah, ok. L'Aquila. Giovanni Granati, ma Tās ir alas. Show it to your friends and they will do it. Laikam saimnieks. Give me the glove. What is his name? Jimmy. Jimmy, yeah. Okay. Džimijs. Uj. Tāpat blakus salai ir Hagar Kvīm un Mnaidra arheoloģiskais parks. Redzēs, vai paspēsim vēl ieiet iekšā pusstundu līdz slēgšanai. Esam iekšā arheoloģisko templi sākumā. Cena 10 eiro pieaugušiem. Iesim skatīties. Šādi izskatās tempļi. Maltas 1, 2 un 5 centu monētas iespaidojās no šiem tempļiem. Šo salu varēja redzēt fonā zilajām Blue Grotto alām. Tas ir Natūra 2000 objekts, kā dabas rezervāts.
uz otru templi. Tas arī viss no tempļiem. Jāiet atpakaļ augšā. Un uz mašīnu un pamazām viesnīcas virzienā. Tās ir Dingley Cliffs. Tur no tā raga var redzēt visas klintis. Laikam mēģināsim aiziet, lai var redzēt visu to sānu. Ejam uz ragu. Dingley Cliffs. Te var redzēt klintis. Skats uz otru pusi. Esam atpakaļ viesnīcā. Pulkstenis ir 7:30. Sanākusi gara diena, bet apskatījām visu, ko gribējām mierīgā garā. Tagad vajadzētu vakariņas uzēst un arī apēst tos gardumiņus, ko nopirkām. Notestēt, vai bija tā vērts.